2. Timotejam, vēstule 2. Timotejam, 2. nodaļa no 20. panta. 2. vēstule Timotejam, 2. nodaļa no 20 līdz 21. Lielā namā ir ne tik vien zelta un sudraba trauki, bet arī koka un māla. Un citi godam, bet citi negodam. Ja nu kāds nošķīstās no tādām lietām, tad viņš būs trauks godam, svēts, derīgs tam kungam, sataisīts ik katram labam darbam. Lūksim Dievu. Paldies Tev, debes Tēvs, par Tavu gudrību, Tavu līdzību, kungs, ka Tu mūs salīdzini ar traukiem, jo Tu pats mūs esi veidojis. Palīdz, kungs, saprast, kāda trauka esam. Trauka godam vai trauka negodam. Kungs, un Tu esi teicis, ka mums pieder iespēja izvēlēties, vai būt traukiem godam vai negodam. Kungs, palīdz mums šodien saprast un ieraudzīt dziļāk Tavu prātu un runās mūsu sirdīm Jēzus vārdā. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Vēlreiz paldies Aijai par brīnišķīgo piemēru, un es aizņēmos no viņas traukus, lai pastītos un kā tāda līdzība. Tad mēs cilvēki esam, Bībele saka, ka Ādams un Ieva tika radīti, bet Ādams tika radīts no māla. Un ir atklāts, ka austrumu zemēs tas māls, un ja viņi izpēta viņa ķīmisko elementu sastāvu, viņš ir identisks cilvēku ķīmiskam sastāvam, kas ir mūsu ķermeņa organismā. Līdz ar to tas parāda, ka mēs esam no viena materiāla. Nepavēlti daudzi taisa šādas dažādas māla vai dubļu terapijas un vannas, jo tas ir veselīgi. Līdz ar to mēs, kā cilvēki, mūsu ķermenis ir veidots no tāda trausla materiāla. Bet to, ko Dieva vārds saka, bet ir ne tikai trauki no māla un no koka, bet no zelta un sudraba. Kas ir, tātad, ja mēs saprotam, ja es saprotu, ka es esmu veidots no māla, tad ir kāds no jums kādreiz kaut ko saplējis, kādu trauku? Jā. Kāds varbūt ir dēļ vīra un sievas saplējis, bet kāds vienkārši dēļ to, ka ir tikai 5 pirksti un nevis 10 uz vienas rokas. Tad vienkārši nokritis. Ja? Un tas ir saplījis. Ko tas liecina? Ka mēs kā cilvēki tomēr esam trauslas personības. Cik maz bieži vien kādreiz pietiek, lai mēs pilnīgi esam izsisti ārā no visa emocionālā miera un kaut vai pietiek, ka parauc ar mašīnu, īpaši vīrs zina, un priekšā kāds kaut ko tur nobremzē vai mēģina ielīst tur, kur viņam nav paredzēts ielīst. O, cik mēs trauki esam. Uzreiz mums ir 101 vārds, ko viens gribētu viņam pateikt. Es esmu redzējis vienreiz, kad es braucu Rīgā, bija sastrēgums, un viens līdzīgā veidā piebrauc kādam džipam priekšā. Maziņš tāds mazs melna mašīnīt, piebrauc džipam. No džipa izkāp vīrs, garāks par mani, plecīgs, attaisa durvis, paņem to vīru un sāk kratīt. Es nespēju noticēt, ka mūsdienās kaut kas tāds ir. Es domāju, ja jau šis vīrs ir liels, varens, milzīgs māla trauks, tad viņš ir izturīgāks. Nē, viņš vēl vājāks nekā tas mazais. Līdz ar to es domāju, mēs esam tik trausli. Mūsu psihi un emocionalitāte ir tik trausla. Ja? Un mēs esam dažādi. Līdz ar to mums Padomu Savienībā mācīja, vīri neraud. Bet kā vīri neraudās, ja viņš tomēr arī ir vājš trauks? Es esmu redzējis savu tēvu, kas ir akmeņkals, kurš vienmēr bijis, viņam vispareizākās atbildes vienmēr viszināms. Es tikai 2 reizes redzēju, kā viņš raud. Vienreiz es redzēju, ka viņš raud, ka viņa tēvs nomira, un otrā reize bija vakar, kad mēs 60 gadu jubilejā ar savu sievu nodziedājām vienu dziesmu, un viņš apraudājās. Un man stiprais, lielais, spēcīgais tēvs raud par dziesmu. Es domāju, kas notiek?
Kas tā var uzrunāt mūsu sirds, kad mēs kaut kas notiek? Mēs esam vāji trauki. Mums nevajag būt tagad super stipriem, ja mēs patiesībā esam vāji. Līdz ar to attiecībās ar Dievu pirmā lieta, kas mums jārauga, kad mēs esam vāji. Ka mēs tomēr esam vāji. Viena ir stiprāk pa otru, jā. Bet tomēr salīdzinot ar Dievu vardību, ar apstākļiem, kas apkārt, mēs tomēr kaut kādā brīdī neizturēsim. Kaut kur salauzīsimies. Un Dievs zina, jo viņš mums tāds ir radījis. Tā. Līdz ar to, jebkuru no šiem traukiem var salauzt. Bet traukam viņi arī ir atšķirīgi. Ja? Tātad arī mēs savā starpā varam būt, viens ir jūtīgāks, viens mazāk jūtīgs. Tātad viens var būt stiprāks un vājāks par mums. Ja teiks, ka sievas ir vājākās dzīvības līdzmanieces, vājāks trauks. Sieviete daudz vieglāk ir izvest ārā no miera nekā vīrs, bieži vien. Nevienmēr. Ir kādreiz pilnīgi otrādi. Bet tomēr sieviete ir emocionālāks radījums. Līdz ar to mums vīri, kas esam radīti stiprāki, Dievs prasa, lai es ar savu stipro malu savu sievu nesadragāju. Jo viņi ir trauslāks. Viņi ir, ja teiksim, es esmu, māla krūze, tad viņi ir varbūt, smalka glāze. Jā, kaut kā tā. Līdz ar to, kad vīrs iedomājas, ka viņa sieva ir tāda pats kā es un taisās viņu cīnīties, saka, pierādi tagad, ka tev ir taisnība, pierādi, kas tu esi, vai ne? Viņa uzreiz tajā brīdī no emocionālā klietiena jau salūst, un viņa labāk neko nedara un nerunā pretī. Viņas nav paredzēts, lai pret viņām cīnītos, viņas paredzēts, lai viņas sargātu. Tātad tas viens. Nākamā lieta, traukiem ir arī atšķirība. Jā, redzat, ka viens ir, teiksim, šajā traukā var ieliet, iespējams, es domāju, ka tā var būt, vairāk nekā šajā. Kaut vai arī, ja šis būtu mazāks, vai vismaz šajā noteikti var ieliet vairāk nekā šajā. Ko tas nozīmē? Mums kā cilvēkiem ir dažāds mērs. Mums viens ir pacietīgāks. Vienam ir varbūt vairāk prāts domāts. Teiksim, viena ir tāda, kas nespēja ilgi analizēt. Viņiem pasaka, ko dara, viņi uzreiz dara. Bet ir tāda, kas spēja analizēt, domāt, iefiltrēties tur. Tie, kas strādā ar datoriem, tie, man liekas, ir bieži vien tādi, kas tur visas tās schēmas un mēs vienkārši esam dažādos mēros. Vienam prāta mērs ir lielāks, vienam spēka mērs ir lielāks. Tas pats, kas ar tiem datoriem ņemās, viņš nevarētu iziet ārā un sniegā sevi pēc pirts sarīvēt, iespējams. Jo viņam nav tik liels gribas spēks. Līdz ar to mums ir dažāds spēka mērs. Tā mums ir dažāds jūtīguma mērs. Ir viena, kas ir ļoti, ļoti jūtīgi. Un ir kāda, kas pilnīgi nejūtīgi. Teiksim, varētu stāvēt priekšā un raudāt, un stāstīt savu liecību. Un būs kāds kas saka, jauki, patīkami, bet kaut kā tā, varēja kaut ko tādu izaicinošu bišķi pateikt. Ja, viena raud līdz, viņiem sāp. Viņi spēja ievsties otrādā. Līdz ar to netiesāsim otru, tāpēc, ka viņš ir cits trauks. Ja? Mēs vienkārši esam dažādi. Un tas ir svarīgi. Lielā namā, lielā draudzē ir dažādi trauki. Jā, viens ir jūtīgāks, viens ir atkal, tad mēs salauzīsim vēl vairāk, ko tu raudāt. Ja? Līdz ar to mēs esam dažādi. Un interesanti, ka mēs visi esam viena podnieka, viena radītāja veidoti. Visi. Tas pats, kas uztais to lielo resno, milzīgo baļu, uztais arī smalku glāzi. Tas parāda, cik viņš individuāli pieiet pie katra no mums. Tas nozīmē, ka Dievs tev negrib, ja tu esi, teiksim, vīrietis, kas ir jūtīgāks, vai vīrietis, kas ir, tāds robustāks, tev viņš neliks uzreiz tagad justies kā tas otrs. Pieņemsim, zinu, kad ir vīri, kas, teiksim, kad ir slavēšana, pielūgsme, viņi jūtās nērti, ka blakus viens ar baigo deksmi ceļ rokas un lūdz un dzied, un viņš jūtās tā jocīgi. Es tā nevaru lūgt. Laikam es nemīlu Dievu. Es nevaru tā izplūst asarās. Kas ir ar mani? Nē, vienkārši tu neesi tik jūtīgs. Tev varbūt tas nemaz nav tavs līmenis. Ja?
Līdz ar to nevajag sevi tiesāt, tāpēc, ka citam sanāk vairāk vai mazāk, vai viņš ir atraktīvāks, ja, vai atkal pilnīgs teorētiķis. Mēs esam dažādi. Ja. Es esmu pilnīgi citādāks nekā Elmārs, un Elmārs citādāks nekā Ilmārs, un Ilmārs ir citādāks nekā Māris, Vītols. Mēs esam dažādi. Bet tas pats viens radītājs veidos. Tāpat arī tev jādzīvo pēc individuālā plāna. Teiksim, kas ir radījis, teiksim, šo māla krūzi? Nu, viņš zina, ko viņi var darīt, kādu temperatūru viņš var izturēt, nu, kādas dažādas lietas. Teiksim, manam tēvam mājās ir no Āfrikas māliem veidots trauks, ko sauc par tadžīnu. Un viņš iztur ļoti augstas temperatūras. Viņā var ielikt ēdienus un uz atklātas uguns dedzināt. Mūsu Latvijas māls nevar izturēt. Viņš uzreiz saplīst. Līdz ar to radītājs zina, kādu slodzi var likt šai krūzei, vai šai, vai stiklam. Un ko tas nozīmē? Ja Bībelē saka, ka viņš nepārbauda tevi pāri tavām spējām. Ja Dievs ieved tev pārbaudījumos, tad tas var būt daudz lielāks nekā tam otram. Bet viņš zina, bet tu to vari izturēt. Viņš neizturētu. Viņš nepanest. Viņš to nevarētu nekad. Tu vari. Tāpēc, ka Dievs zina, ka no tevis var dabūt vairāk ārā. Vairāk, tu esi vairāk izturēt. Ja, un līdz ar to, kad mēs sakam, kāpēc Dievs viņš tā svētī un man visu laiku šīs problēmas? Nu, tas ir tāpēc, ka viņš ir tik vājāks. Viņš varbūt nevarētu. Viņš jau sen būtu salauzis ar tavu kredītu, kas tev ir. Viņš jau sen būtu jau. Nu, ja tev ir, tad tu vari to izturēt, ka viņš tev uzreiz to nepaņem. Neiedod tagad miljonu no debesīm, lai tu atlaistu kredītu. Nē, viņš zina, ka caur to viņš tev veido. Un tas ir svarīgi saprast. Tāpat arī, lai kā bija šis piemērs, ka trauki ir jātur kārtībā. 2 smukas glāzes ar uzrakstu Coca-Cola, viss ir feini, jauki, bet vienā ir kaut kādas netīrumi, no otru var dzert. Trauki jātur kārtībā. Mūsu psihologi tik ļoti ir mūsdienās satraukti par cilvēkiem, cik viņi netur sev kārtībā. Dietologi ir šausmās par mūsu ēšanas paradumiem. Jo viņi zina, kad mana veselība atkarīga no tā, ko es ēdu un ko es daru ar savu ķermeni. Tas tik ļoti svarīgi. Un mēs varam ēst treknus un milzīgus ēdienus, un kas ir labi, ja ir milzīgas fiziskas slodzes. Tā kā kādreiz. Laukos dzīvoji, tev ir jāra, tev ir jācēr, tev viss kaut kas jādara, un loģiski, ko tu ēdīsi savu milzīgo, gabalu no cūkas, ja kas ir trekna, bet tad tu to visu iztērē. Mūsdienās mēs ēdam tā kā vecos laikos, bet pilnīgi nestrādājam tā kā tajos laikos. Ja? Mans ķermenim tik daudz šo barību nevajag. Līdz ar to man asinsvadi aizsērē, lēnāk cirkulē, es kļūstu lēnāks, es nevaru tik daudz izdarīt, es kļūstu neefektīvs, kā trauks, savas veselības dēļ. Tāpat arī pārdzīvojumu, emocionāli pārdzīvojumu, stress. 70% no slimībām daudz saka, ka tas ir stresa gadījumā, ka milzīgi pārdzīvojumi. Kas ir stress? Tas ir tad, kad tas ir savu veidu spiediens, emocionāls spiediens, ko tu sevī izjūti. Tātad es varu stresu pats sev uzdzīt, vai stress var nākt no ārējiem apstākļiem. Pieņemsim, parasti skolniekiem stress ir kad? Tagad ir kontroldarbs, tad, kad atbildēs pie tāfeles. Tad ir stress, ja viņi domā, kā būs, kā nebūs, vai es izturēšu, vai es dabūšu atzīmi, vai es tik neizgāzīšos. Un šīs domas rada stresu, emocionāli spriedzi, jo tu jūti uzbrukumu sev. Bet ticība palīdz šo stresu tikt ārā. Tas kā zibens novedējs, teiksim, Annī stāstīja šodien, ja? Tā kā balta lapa aiziet, tur būtu pamats ļoti milzīgam stresam, jo nav ne uz kā, ko tu vari paļauties. Bet tagad ir ticība, ka Dievs ir, un viņš var palīdzēt, tad tas tiek novests un teikt, Dievs man dos, jo Jēzus teica, kad jūs stājaties valdības vīru priekšā,
neuztraucies, ko jūs teiksiet un ko jūs runāsiet. Svētais gars jums dos vārdus, ko teikt. Līdz ar to tik ļoti mēs varam tik saspringt būt uz lietām, uz kurām Dievs jau Bībelē teicis atbildi. Bet ja mēs tam neticam, mēs dzīvojam stresā. Un mūsu trauks ir zem spiediena. Un kāds tas var būt par godu? Iedomājieties, ka viens ir, es gribu kādu padzirdīt, bet tas trauks man visu laiku trīc, un tad es viņu varu padzirdīt, es viņu vienkārši apšļakstu. Tā kā mēs esam emocionāli nelīdzsvaroti, mēs nevaram būt trauks godam. Mēs tikai šļakstamies. Jā, svētais gars mūsos ir kā ticīgos, bet mēs šļakstamies. Dievs negrib. Viņš grib, lai man ir miers ar viņu. Lai es nevis apšļakstu, bet lai padzirdu vai iedodu. Ja? Līdz ar to tik ļoti svarīgas attiecības ar Dievu, jo tas atnes mieru. Jo, redziet, radītājs, teiksim, šī krūze ir radīta, lai es viņu turētu šādi, nevis šādi. Es varu, protams, te ieliet un bišķiņ padzerties, bet ja te būs jau ieliets, es visu izliešu sev virsū. Tā, kad mēs dzīvojam bez Dieva, mēs esam kā krūzes apgrieztas otrādi, kurās Dievs no debesīm neko nevar ieliet un neko nevar nevienam dot. Bet tad, kad es atgriežos pie Dieva, saku, kungs, es gribu atvērt savu sirdi tev, es tieku apgriezts otrādi, un Dievs var ieliet mīlestību manā sirdī, ieliet mieru, lai es ar to varu dalīties citiem. Līdz ar to, tā, kad es pretojos Dievam, es tā kā krūze apgriežos otrādi un saku, ne, man nevajag. Nu, tad automātiski es kļūstu par trauku negodam, jo es nevienam nevaram neko vērtīgu dot. Nekas vērtīgs nenāk no manas ārā. Līdz ar to, pirmkārt, radītājs radīs tevi ar attiecībām ar sevi. Un mēs kaut ko glabājam, un kaut ko Dievs grib ielikt tavā traukā. Romiešiem 5.5 ir tāda interesanta raksturvieta. Vēstule Romiešiem 5. nodaļa 5. pants. Un tad Pāvils saka, ka mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums dots. Tātad ielieta Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums dots. Ko tas nozīmē? Tas parāda, ka patiesībā mīlēt pēc Dieva standartiem, es bez Dieva nemaz nevaru. Es to nespēju. Tas ir tāpat kā, teiksim, kāds no jums ir izslāpis un es jums iedodu padzerties. Un tur nekas ārā nenāk. Svētais gars ir tas, kas atnes šo mīlestību manā un tavā sirdī. Bet, lai varētu būt šī mīlestība manā sirdī, man būtu jābūt atvērtam pret Dievu. Man viņš ir jāmeklē, man ir jālūdz. Kungs, es esmu trauks, kurš ir tukšs. Man ir vajadzīgs piepildījums. Un tu esi man radījis ar potenciālu būt piepildītam, bet es sevi nevaru piepildīt. Vai šī krūze pat par sevi var sevi piepildīt? Nevar. Viņai vajag kādu, kas viņu piepilda. Un Dievs grib ar svēto garu tevi piepildīt. Un tad, kad ir piepildīts, tad jau var kādam dot. Un es sapratu, kad es biju kā neticīgs cilvēks, es meklēju šo piepildījumu visu kaut kur visādās lietās. Sportā, attiecībās, daudz kur. Un vienmēr palika izslāps. Jā, emocionāli vienā brīdī faini, forši, labi, nauda, viss ir. Bet iekšpusi paliek tukša. Jā, tas ir tāpat kā es uzspriešu viņu savu krūzi. Es staigāju varbūt uzvalkā. Es varu uzlikt sev varens standartus, pielieku. Te ir mans darbs, te ir man izglītība, te ir mani bērni, te ir man skaistā draudzene, te ir mans foršais draugs, te ir man mašīna. Un uzlieku, mēģinu pataisīt ārpusi ļoti, ļoti skaisti. Bet problēma jau ir tas, ka tas nepiepilda garīgi. Ir vajadzīga Dieva piepildījums. Vajadzīga Dieva gara klātbūtne, mīlestība manā sirdī. Un tikai tad, kad es nācu pie Jēzus Kristus un teicu, kungs, es esmu grēcinieks, ko es pateicu? Es esmu vienkārši tukšs māla krūze. Es tas esmu, es atzīstos. Man nav pašam piepildījuma. Un tāpēc es piedodu, kad es vienkārši tāds esmu. Jo es nedzīvoju tam godam.
Nāc un piepildi man. Nāc, Jēzus, ienāc manā dzīvē, ienāc manā sirdī, piepildi tu man. Pat tu man dzīvi tālāk. Un tikai tad es piedzīvoju, kaut kas manī iekšā ieliek. Kaut kas sāka parādīties manā sirdī. Un tad es sāku mainīties. Tad es sāku redzēt, manī pēkšņi rodās tieksme darīt labu. Tieksme automāts nevis darīt labu, lai pēc tam man pateiktos, cik es esmu labs. Nē. Bet vienkārši automātiski gribēšana būt labam, tīram, svētam, patīkamam Dievam. Tas bija tāpēc, ka es biju pamēģinājis saprast, ka Dievs tiešām var piepildīt. Tas ir tas, ko Dievs grib. Viņš grib tev piepildīt ar savu mīlestību, lai tu varētu mīlēt. Mēs nevaram paši mīlēt, tā kā Dievs grib. Kā Dievs grib, lai es mīlu? Bez nosacījumiem. Ikvienu cilvēku, neatkarīgi no viņa izskata, smaržas, vecuma, lai es viņu mīlētu. Bieži vien mēs, kā ieraugam cilvēkus, mēs ieraugam viņa, saplēsts, kas tas par cilvēku, viņam vajadzēja sev sakopt, viņam vajadzēja būt tādam un tādam, un tikai tad mēs ieraugam iekšpusi. Un līdz ar to mēs varam šeit sēdēt dažādi. Bet Dievs neredz mūs, kādās drēbēs mēs neredz šīs lietas. Viņam tas neinteresē. Tā ir zemišķa lieta. Tas ir no māla veidots trauks. Bet es meklēju zelta traukus. Es meklēju traukus godam. Es meklēju garīgus traukus. Līdz ar to mēs visi esam māla trauki pēc savas ārienes, bet vai mēs esam iekšpusē zelta trauki? Trauki, kuros Dievs savu svēto garu būtu gatavs dot. Kur viņš zina, ka es varu mājot šajā cilvēkā. Ja teiks, ka mēs esam svētā gara mājoklis. Ko tas nozīmē? Tad es savas mājas uzskatu par vietu, kuras var atnākt un justies kā mājās. Tā ir mana vieta. Ziniet, vīriem ir savas krēslas, kurā viņš var iesēsties un teikt, tā sieva, tas ir mans krēsls. Tā mazie, šita nelieliet, tas ir mans krēsls. Mans mājas. Tas ir tas, ko Dievs grib redzēt manī un tevī, ka viņš var atnākt tavā sirdī un redzēt, tur ir brīva vieta priekš manis. Šis cilvēks, viņš man pieņem, kā tās būtu manas mājas. Tur, kur es esmu saimnieks, kur es varu pasūtīt savus siltās šķības, un viņš to darīs. Tādu esmu gatavs svētīt. Tas ir tas, ko Dievs grib, kad mana sirds ir krēsls priekš Dievu. Kad mana iekšpuse ir priekš viņu. Un viņš var darīt, ko viņš grib ar mani. Tādai jābūt manai attieksmei. Un cik bieži tā nav. Un cik bieži es gribu ieņemt to krēslu. Nē, es pats. Un tad atkal ieraugu, un viss, kas man ir sakrāts, no Dieva izžūst. Es iztērēju savām vajadzībām, iztērēju, un atkal nekā nav. Ir jāatjaunojas. Dievs grib, lai tu atjaunojies, lai tu neesi tikai stāsti, zini, es kādreiz biju pilns, es biju dedzīgs ūdens, caur man nāk, es tā mīlēju, tā lūdzu. Labi, kā šodien? Nekā nav. Nē, Dievs nav tev radījis, lai tu biji ar saviem vēsturiskiem kristietības panākumiem. Lai tu esi šodien ar Dievu garu pildīts. Viņš grib, lai es esmu šodien pilnīgs. Kādi jēga, ja es jums teiktu, ziniet, 2 nedēļas atpakaļ, es biju tik svētīgs, es tā lūdzu. Jā, bet šodien man gan jums nav ko teikt. Lasiet paši, meklējiet paši. Nē, tas nav tas, ko Dievs grib no mums. Un patiesībā mēs esam arī trauki, kuros tiek ielikt milzīgs noslēpums, kas miljardiem cilvēku ir noslēpts pasaulē. Bet mums ticīgiem tas ir dots. Tas ir evaņģēlijs par Kristu. Par to, ka Jēzus reāli ir Dievdēls. Ka reāli viņš par visu cilvēku grēkiem nomirst. Tas ir kā tāda slepena informācija, ko tu uzzini un saki, wow, es zinu, kur apslēptā manta ir. Ja? Iedomājieties, jums tagad atnes kāds vēstuli un saka, zini, pirms kādu laika nacistiem arī te bija nometnes, un daļa no Hitlera zelta tika atrast šeit.
man ir karte, kur tas ir. Kāds bagātības. Un iedomājies, un tev iedod tādu. Loģiski, kur tu viņu ieliec savā kabatā, savā traukā. Un tad ir, bet tur ir tā, ka pietiks tev visam mūžam un daudziem visiem pietiks. Un Dievs saka, ka mēs esam paslēpuši šo evaņģēliju mūsu kabatā, mūsu traukos. Mēs to glabājam tur. Un līdz ar to, bet mēs varam to dalīties ar citiem. Ja ticīgs cilvēks aiziet mūžībā, viņš vairs nevienam sludināt šo noslēpumu nevar. Līdz ar to es saprotu, kāpēc Dievs grib, lai es vēl dzīvoju. Ne jau tāpēc, ka, ziniet, mēs sakam, pasaulē ir mocības, bēdas, mēs nevaram izturēt, mums ir salst, mums ir bats, mēs kaut ko, mēs mocamies te. Es saku, ne jau tas ir mērķis, lai tu būtu laimīgs šeit virs jums, bet lai citi mani mīļie radītie trauki tiktu izglābti. Un mēs kalpojam evaņģēlim. Mums nav jākoncentrējas uz sevi. Kāda jēga ir šī krūze, lai domā par sevi? Tā viņa piepildītāka nekļūs. Bet tā, ka viņi sāk domāt par citiem, saka, man vajag ūdeni, kādam ir jāpadzerās. Un pieliet ūdeni, es esmu tas trauks, kas var piemest. Un cits varbūt no tā baudīt un padzerties un piepildīt to pašu ūdeni, kas ir man, ar Kristu, ar Svēto garu. Tad mūsu ticības dzīvē un ticīgiem ir jēga no mums. Tad jau mēs neko neatšķiramies no cilvēka, kas netic Dievu. Atšķirība ir tas, ka mūsos ir ieslīgts noslēpums, dārgums, kuram jābūt atklātam. Tas vairs nav noslēpums, tas ir atklāts, bet citi vēl nezina. Es ar to tā, kad es koncentrēju uz sevi, kāds es aplupis, atkal mans grēks, kā es to izdarīju. Ja es saku, jā, tu to izdarīji, bet, es tev gribu nomazgāt. Bet, ja tu tikai visu laiku domās par sevi, tev nekad nebūs motivācija būt tīram. Jo motivācija tīram ir jābūt nevis tāpēc, lai es būtu tīrs un teikt, cik es svēts tagad esmu. Es visus savus grēkus esmu nožēlojis. Es izgāju 7 brīvības soļiem cauri Kristu un esmu brīvs Kristu. Man jābūt tīram, lai es varētu tīri dot padzerties citiem. Tik ļoti mēs domājam par sevi. Es esmu tāds un tāds. Es esmu māte trauks, pilnīgs, dun, tukšs. Es neesmu nekas īpašs. Neviens mācīties nav kaut kas īpašs. Pilnīgs māte trauks, čuk. Bet Dievs viņā var darboties ar viņu. Tāpat arī tieši ar tevi. Tu neesi neko pārāks par mani. Pilnīgi neko. Pilnīgi. Tu esi daudz gudrāks un pieredzējušāks iespējams. Un tā noteikti ir. Bet jautājums, vai no tevis var citi dzert? Vai no tavām runām, vai no taviem darbiem, vai no tā, kas no tevis iznāk ārā, citi var būt priecīgi, baudīt un teikt, tas, ko tu pateici, tas man tā palīdzēja. Tavs padoms, tas bija tik dziļš, ka tas man palīdzēja sapraslēt. Tava asars bija tas, kas man bija tajā brīdī vajadzīgs. Vai tavas klusēšana blakus man vienkārši jūtot, kā es jūtos, kā tas man bija vajadzīgs. Trauks labiem darbiem. Un mēs esam dažādāki. No pudeles varbūt iznāk taisna dzeršana, no bļodas milzīga. Mēs esam dažādi. Ja viens var ar spēku savu vairāk kalpot citiem, viens atkal savu jūtīgumu, viens atkal savu prātu. Dažādi. Bet mēs esam radīti, lai kalpotu citiem. Un Dievs nāk un kalpo mums, izmazgā mūsu netīrums, sašmucējušamies, esam sagrēkojuši. Dievs saka, labi, man ir laba mazgāšanas līdzeklis, mans Kristus, viņa dēla asinis, ir samaksājuši, lai tu būtu tīrs, trauks, godam. Lai varētu kalpot citiem. Ar to, kas tu esi, tur, kur tu esi. Kā tēvs, kā māte, kā skolotājs, kā bērns. Tas ir svarīgi. Un vēl viena pēdējā rakstiet, ko es varu lasīt, ir no Daniela grāmatas, kur bija kāds, kas Dieva zelta traukus paņēma un neizmantoja godam. Līdz ar to man pat ir izvēle, kā cilvēkam, kura rokās būt trauks. Dieva vai kādu citu. Daniela grāmata 5. nodaļa, no 1 līdz 5.
Tur ir runa par ķēniņu Belsacaru. Tas bija Babilonijas, ja nemaldos, ķēniņš, kurš izzaga Dieva tempļa traukus, visu zeltu, visu dārgu paņēma. Un tad viņš, sadzērās un izdomāja, es tagad gribētu dzert no tiem zelta traukiem, kas tajā Dieva namā bija. Viņš sarīkoja dzīves. Ir teiks, ka ķēniņš Belsacars sarīkoja saviem 1000 izciltīgiem lieliskas dzīves un dzēra tiem kopā vīnu, sēdēdams visu viņu priekšgalā. Vīna skurbumā Belsacars pavēlēja atnest to zelta un sudraba traukus, ko viņa tēvs Nebukadnēcars bija atvedis no Jeruzalemes Dieva nama. Lai dzertu vīnu no tiem, viņš pats, viņa izciltīgie, viņa sievas un blakus sievas. Tāpēc kalpi atnesa zelta traukus, kas bija nolaupīti Jeruzalemē, Dieva namā. Ķēniņš viņa izciltīgie, viņa sievas un blakus sievas dzēra vīnu no tiem. Viesi dzēra un daudzināja slavas dziesmās savu zeltu un sudrabu un vara un dzelzs koka akmens dievekļus, jeb elkus. Līdz ar to viņi vienkārši izsmēja radītāja radītos traukus. Tie jau tajā laikā simbolizēja Dievu draudzi, kas būs šodien, kas mēs esam, kas tu esi. Ja tu piedari Kristum, tu esi patiesībā trauks, kas ir no zelta. Jo, ja es teicu, pērciet manu ticību, kas ir daudz augstsvērtīgāk kā tīrākais zelts. Tava ticība Kristum padara tevi par trauku godam, principā. Bet viņš var būt netīrs. Viņš var joprojām būt aplups. Viņš var patiesībā izskatīties pēc smalna koka trauka. Bet tajā brīdī, kad viņš to darīja, tajā brīdī parādījās cilvēka rokas pirksti, un tie rakstīja uz pils maltās sienas iepratīm kroņa lukturim, un ķēniņš redzēja virspustē rokai, kas rakstīja. Tad viņš ņem, dzer, iedomājieties, mums ir svētais vakarēdienas, ņem šos traukus, saka, tur kaut kāds, kas tas tāds ir, davai ielēsim šņabīt, ja. Un to es saku nevis, lai jūs piedaudzīt, bet lai saprot, cik tas pretīgi ir. Pilnīgi nevietā. Trauks, kas ir svēti, nošķirt priekš kalpošanas Dievam, izlieto savām vajadzībām. Un parādās pirksts, kas raksta. Kas tur bija rakstīts? Ja tu esi svērts un atrasts par vienu. Un kad Dievs šim ķēniņam atņēma viņu valstību, viņu varu. Ko es to gribu pateikt? Kad cilvēks ir trauks, un Dievs to redz, ka tas ir mans trauks. Tas ir mans trauks, ko es radīju, nevis tu radīji. Un ja mēs ņemam kādu cilvēku, vai ņemam pati sevi, un lietojam negodam, es apkaunoju viņa radītāju. Teiksim, kādam cilvēkam pasaka, tu tāds pilnīgs, pasaka visādus vārdus. Es apkaunoju viņa radītāju. Iedomājies, tev ir, teiksim, ja tev ir bērni, un kāds pasaka, tas gan izskatās pēc, nosauc kaut dzīvnieku vārdu. Es apkaunoju tevi kā tēvu. Kā? Es esmu dzīvnieks? Par ko tu runā? Un ir pamatots dusmas, jo tavs bērns tiek nosaucts dzīvnieku vārdā. Tāpat arī, kad mēs izturamies pret citiem cilvēkiem ar tādu nievājušu attieksmē pat paši pret sevi, kas es esmu stulbs, pilnīgi nekam nederīgs un nevajadzīgs. Nē. Jā, mums pietrūk zināšanas, mēs kļūstam stulbi, kad esam lepni, bet pēc savas būtības visos mums ir fantastisks potenciāls pagodināt Dievu ar savu dzīvi. Kad Dievs tev var būt tāda gudrība, ka tu vienīgais no visiem var nopelnīt eksāmenā 10. Katram no mums ir vienāds potenciāls pagodināt Dievu. Ikvienam no mums. Katrā mūsu sfērā. Un jautājums, vai tu izmanto, vai tu dari to, ko Dievs tev paredzējis? Vai tu ej pēc tā, kā Dievs grib? Vai mēs bieži vien tikai, es jau nekas neesmu, es jau esmu tikai grēcinieks. Tad davai grēkoju. Nē. Tu nekad nebija radīts grēkam.
Es nekad neesmu bijis paredzēts radīt grēkam. Mūsu fizioloģija visi ir pret grēku. Tad jau, teiksim, melu detektori, kad uzliek, viss ķermenis pretojās tam, ka cilvēks pasaka melus. Mēs neesam radīti, lai grēkotu. Neviens no mums. Un Dievs saka, atstāj to savu muļķīgo un negodpilno dzīvi. Atdod savu dzīvi man. Es tev darīšu par trauku godam. Tās tu būsi trauks godam priekš citiem. Bet es gribu redzēt, ka tu gribi pirmkārt būt svēts nevis, lai būtu derīgs citiem, bet lai man būtu patīkams. Vai tu gribi mani izpatikt? Tas ir tas, ko Dievs grib. Vai tu gribi savam Dievam joprojām izpatikt? Ja tu gribi izpatikt, atdod savu dzīvi viņam. Atdod savu sirdi viņam, lai viņš ar tevi piepildītu un darītu par traukotam. Nošķiries no visām tām lietām. Visas tās acukārības, dzīves lepnības, visas tās ir zemišķas lietas, tās ir mālam, traukam piedarošas lietas. Tās nāk no zemes. Koki nāk no zemes. Tie ir trausli. Bet, kad mēs esam trauki godam, zelta un sudraba trauki, tie ir daudz izturīgāki. Viņu ticība palīdz viņiem izturēt to spiedienu, ko parastie māla un koku trauki neiztur. Dievs tev palīdzēs izturēt visus pārbaudījumus. Ja tu ticēsi viņam. Bet tikko pazaudējam ticību. Traki. Tad ir traki. Mums tic, ka Dievs grib, lai tu esi trauks godam. Vienalga, ko tu par sevi domā. Pat tas nav tik svarīgi, ko tu par sevi domā. Svarīgi, ko Dievs saka, viņš saka, tu esi trauks godam. Tev jākalpo man, un tu esi mans, un es tev atpirkstu ar Kristus asinīm. Atdod man savu dzīvi. Tad es tev svētīšu. Tad es tev stiprināšu. Tad tavs stiprums būs nevis tavās trauslajās sienās, trauku sienās, bet saturā. Tas, kas būs, ko es tev došu. Es tev došu gara spēku iet un uzvarēt visas lietas. Un ziniet, tā kā plasmas spudelē, ka viņu mīca nāk ārā ūdens. Viņu var mīci. Un tomēr viņš paliek un iztur. Un bez Dieva mēs esam vienkārši vāji trauki. Māla koki, kurus var sašķēdīt. Bet ar Dievu brīnišķīgi mēs varam panest daudz lietas. Iebojāti, salauzīti, bet tomēr dzīvi un uzvarētāji. Gribētu, ka mēs varētu lūgt Dievu. Lūgt Dievu. Un lūgt viņam, kungs, piedod, ka es laiku domāju, ka es esmu pilns ar negodu. Jā, kungs, es esmu sabojājis, es esmu netīrs padarīts, bet, kungs, es gribu būt tavs godam. Un es, ka Dievs tev grib aicināt šodien savu sirdi atdot viņam. Savu sirdi atdot viņam. Zinu, ka mēs varētu piecelties kājās. Un mēs varētu lūgt Dievu. Šodien varētu lūgt Dievu. Kungs, es gribu būt traukstam godam. Un es neaicināšu varbūt šeit priekšā. Ja kādi jūs gribēsiet atsevišķi aizlūgt, jūs varēsiet to darīt. Bet to, ko es gribētu, ka tu varētu aizvērt savus acis. Un tu gribi Dievam teikt, kungs, es gribu būt traukstam godam. To, ko es gribu, lai tu pacēl vienkārši savu roku pret debesīm. Par zīmi viņam. Es pat negribu skatīties. Es gribu, lai tu to dari Dievam. Kā zīmi, kungs, es gribu būt traukstam godam. Es gribu būt tavās rokās. Es gribu būt šķīsts no grēka. Es gribu būt brīvs no visām tām netīrām lietām. Man tās negribās. Es gribu kaut ko svētu piedzīvot. Es gribu Jēzus piedzīvot tevi. Un jā, tā ir tava lūkšana. Tu lūk kopā ar mani. Mēs varam kopīgi lūgt Dievu. Lai būtu trauks godam. Paldies Tev, debes Tēvs. Paldies Tev, mans kungs, ka mēs varam būt tavā priekšā. Un, kungs, es paceļu savu roku pret Tevi. Un es atzīstu, kungs, ka man pietrūkst Tevis. Es atzīstu, kungs, ka manā sirdī nav kārtības. Tāpēc, ka Tu neesi manā sirdī. Kungs, Jēzus, lūdzu, lai Tu šķīstī un piedod man no maniem grēkiem. Kungs, Jēzus, lūdzu, lai Tu svētī man savu svētēm asinīm. Un es atdodu sevi Tev. Kungs, es atdodu savu sirdi Tev. Kungs, piedod Tēvs, kad es domāju, kad man tas grēks būs patīkams. Bet tas izrādījās man piemānīgi. Kungs, es domāju, ka dzīve bez Tevis būs laba. Bet tā man piemānīgi.
Kungs, šodien stāv tavā priekšā. Es atveru savu sirdi tev. Un es uzaicinu Jēzu tevi. Ienāk manā sirdī. Atkal no jauna. Ienāc, kungs. Šķīstī man, Tēvs. Šķīstī un nomazgā. Lai es varu būt traus godam. Lai es varu kalpot tev. Lai es varu būt par to, kur tu vari lietot. Par svētību citiem. Kungs, es tev pateicos, ka tu man pieņem kā netīru trauku. Ka tu šķīstī mazgā man. Jēzus asinīs. Un paldies, ka es varu novēlēt sevi tev. Jēzus vārdā. Es gribētu, lai mēs kopā dziedot šo dziesmu. Vēlos dzīvi savu kungs pie kājām tev. Tik tā dziesma. Dziedāsim. Es aicinu, ka tu vari dziedāt to Dievu. Ka tā var būt kā tava lūkšana Dievam. Tu vari lasīt šos vārdus un teikt, vēlos dzīvi savu kungs pie kājām tev. Ja tā ir tava lūkšana, caur dziesmu to var dziedāt Dievam. Neviens tev neredzēs. Tā būs tavs sirds lūkšana viņam. Un tu vari to darīt. Mēs ar diakoniem esam sagatavoties svētām vakarēm. Lai mēs varam baudīt no svētām vakarēm. Ka mēs esam šķīsti un tīri. Tas ir tas, ko Dievs grib. Ka mūsu sirds ir tīri. Dziedāsim, dziedāsim. Mēs ar diakoniem esam sagatavoties.